Daugavas sporta nams atkal kļuvis par starptautiska draudzības mača arenu. Rīgā ieradušās demokrātiskās Vācijas volejbola izlases. Kam radās šāda ideja, šādas filmas parādīt šajā pasākumā? Pirmkārt, mums jāpasaka liels paldies Rīgas domai un izglītības departamentam par to, ka viņi organizējuši otro gadu pēc kārtas. Jau organizē tādu turnīru, diezgan lielu pasākumu, un volejbola beacha turnīru. Un arī departamentā un mums visiem ienāca prātā, ka būtu ļoti labi, ja mēs izmantojot tādu situāciju varētu atcerēties Latvijas volejbola labākos gadus. Un tas pasākums saucās Zem zvaigžņu debesīm. Atcerēsimies Auroras sieviešu komandu un Rīgas Radnieka volejbola komandu. Tad, respektīvi, tiks uzaicināti veterāni, īstie veterāni, un mēs arī, kā veterāni varbūt, mēs arī, kā 5-6 varbūt atbrauksim, būsim. Un visi ļoti laipni lūgti uz to pasākumu. Pasākums notiks Lūcas salā 10. vakarā. Kaut gan paši mači jau ies vaļā no vienām dienām, man liekas, tur pirmsācīkstes un pirmsfināli, visādi atlases mači un tā tālāk. Bet tas lielākais pasākums, kas blakus mačiem, kas notiks volejbola laukumos, arī varēs pavērot vecās filmas, vecās bildes varbūt, kinožurnāls, vecās padomjas kinožurnāls, gan sporta apskates padomi Latvija, kuras arī piedalīs to filmu atlasē. Un es domāju, ka mums visiem būs ļoti interesanti paskatīties uz saviem jaunībā, kāds bija volejbols, kādi mēs visi bijām toreiz. Un varbūt kādam arī būs jautājumi veterāniem uzdot un varbūt parunāt ar viņiem, kā viņi dzīvo, ko viņi jūt un kā. Tāda īsumā, kā es to redzu. Ceram, ka Dieviņš mums palīdzēs ar laiku. Redziet, kāds laiks. Un ļoti ceru uz to, ka tiešām Dieviņš mums nāks pretīm un uz to brīdi, kad būs tas filmas jālaiž varbūt. Jā, es atvainojos. Filmas paredzēts aptuveni 35-40 minūtes, kaut kas tam līdzīgs. Tad tur viss kaut ko varēs redzēt. Vecākā filma būs no 1954. gada filma «Первые всесоюзные зимние соревнования по волейболу». Un vīriešiem ir atspoguļots spēle Latvija-Ukraina un sievietēm atspoguļota spēle Latvija-Maskava. Tātad tā, un pēc tam, sākot ar 62. gadu līdz 87. gadam, šis tas ir. Gribas vēl piebilst, ka šogad aprit 30 gadi, ka mūsu vēsturiskai uzvarē PSRS čempionātā volejbolā. Ja? Tas arī var būt tāds brīdis, ko mums tomēr jāatcerās, varbūt kaut kā jāpapriecējas, ka mums kādreiz bija laba komanda. Labas komandas bija labas, es par sievietēm vispār nerunāju, ka mūsu sieviešu komandas kapteine bija pat PSRS izlases kapteine un tā tālāk. Tātad vienvar sakot, volejbols ir, un ja kāds domā, ka viņš ir nomiris, viņš vēl nav nomiris. Un mums jādara viss, lai tas volejbols atkal iekarot savas vietas, kurus viņš varētu iekarot. Tātad vēlreiz varbūt kad, kur un cikos? Tātad piekdien, 15. datumā, sākot no 22. tā filma sāksies. Tas pasākums ir kā Zem zvaigžņu debesīm Aurora radiotehnikas. 10. vakarā es jau teicu, bet volejbols, beach volejbols jau ies vaļā no vienām dienām.